Svarīgs punkts, lai kvalitatīvi apstrādātu termokoksni, viņai tomēr ir jāpastāv kāds laiciņš, ārā jāpelpo, jānostāvās, kā kurš to sauc. Uz pilnīgi svaigas termokoksnes bez papildus, teiksim, mazgāšanas vai apstrādes var rasties problēma. Tā, nu ko mēs uzliksim 010 uz termokoksnes. Tas ir kā termokoksnei paredzētā eļļiņa. Un tad mēs redzēsim, kā izskatās uz termokoksnes, un varēsim salīdzināt, kā izskatās uz, teiksim, priedzi. Tas ir svarīgais punkts, ko mēs vienmēr atgādinām. Samaisīt. Kā jūtam, ka biezumi visi ir izšķīduši, tad varam ķerties pie darba. Bet procesa laikā, teiksim, ka jūs eļļojat lielāku platību, ik pa brītiņam, vai tā, ka jūs pārliejat trauciņā, vai ka jūs, teiksim, mērcējat to, labāk pārmaisim, jo pigmenti mēdz nosēsties. Izmantosim osmo otiņu, uzliksim tā mazu maliņu, lai mēs redzam, kāds viņš izskatījās. Tas ir bišķi tālāk varbūt, lai kāds izskatījās bez apstrādes. Varēsim salīdzināt. Cerams, ka derēs. Nu ko, mēģinam. Kā uzklāt? Nu, šis ir vienkāršākais variants. Ja? Ar otru. Redziet, cik maz es paņēmu. Knapu uz otras galu. Principā šim dēlim man arī vairāk nevajag. Pat nedaudz izskatās, kad ir pa daudz, bet to mēs izlīdzināsim tagad un domāju, būs ok. Praktiski, tagad, kad tu darbojies, tu esi apstrādājis, uz otrā arī mēs varam uzlikt mazliet, ja? Tu esi apstrādājis dēlīt, ķeries pie nākošā klāt, jo, teras ir eļļo, tur ir daudz dēļu, ja? Teiksim, to vienu es apstrādājis, turpina ar otru, ja? Un tad, kad viņi ir jau pussavs, tad neko vairs ne. Tad iepriekšējiem dēlim pārēj pār un viss. Un tad nākošā dienā mēs varam likt otru kārtu. Viņš apžūs, viņš mazliet pamainīsies, bet, ja mēs salīdzinām šo pašu eļļu uz priedes, kodiņš 010, nu lūk, tāda viņa izskatās uz termokoksnes, un šādi viņa izskatās uz priedes. Un es ieplānoju apstrādāt savu terasi, ņem savu dēļu gabaliņu, brauc pie mums ciemos, uztaisīsim testu, redzēs, kā izskatīsies dabā.